Varbūt tas ir tāpēc, ka bija ļoti maza skola, bet es mācījos Rīgas Doma kurskolā. Un mēs klasē bijām, pēc tam mēs bijām 5, bet sākumā mēs bijām kaut kādi 8. Un es biju, tā teikt, no outsideres visās jomās, jo man īsti nepatika tāda muzika, kāda klausījās vispārējie. Es īsti tā, ka negāju uz fizkultūru, jo man likās foršāk, lai paspētu klavieres. Man likās tas foršāk. Un tā neiecietība, es baigi neklausos, kas notiek mūsdienās, neskatos ne televīziju, nelasu arī nekādus mēdījus, lai nezinātu, kas tās pa šausmām, bet no kaut kādiem nostāstiem es dzirdējis, ka viņš vienkārši kaut kāds 3. pasaules karš starp cilvēkiem. Un tad es domāju, ka varbūt, es nekad nebiju domājis, ka es izaugšu līdz tādam vecumam, ka es teikšu, manā laikā tā nebija. Manā laikā tiešām tā nebija, lai arī bija traki, bet nebija tā. Bet, vismaz manā gadījumā tas deva baigo stimulu, jo jebkurš man deva tādu, tā kā vai spīti vai kaut kā tādu baigo citu draivu, kā pieslēgumu, ka man par spīti man vajag izdarīt to, ko es iecerējis, arī to, ka es 11 gadu vecumā paziņoju, ka nevis es gribētu būt, bet ka es būšu dziedātājs, tad viss baigi smējās. Un tad pagāja 5 gadi, un tas, kurš smējās visgardāk, tas pēc tam bija pirmajā rindā, tad, kad es dziedāju uz operas skatuves. Un es jutos ļoti labi, man likās, baigi labi, ka es to nesalūzu. Protams, ka tas arī devis nenormāli daudz kompleksus kā personai, kā vienkāršam normālam cilvēkam, bet tīri kaut kādā pēdējās liekot panākumu ziņā, tas devis baigo tādu spīti, un tā kā, ja kāds tiek apbižots, tad pavērš to drusciņu savādāk un dari to. Protams, ka ir sāpīgi, un tev liekas noteikti, ka, ko tur baigi tur runāt no malas. Bet tas ir slimi, kad jebkāda veida atšķirība tiek diskriminēta. Ādas krāsa, tas pieņemsim, visu laiku klausījos Whitney Houston vai kaut kāds Manlēnenos, tur čekiem patīk Nirvana un Green Day. Es neatrodu neko savā muzikā, es neteicu, ka tas ir sūds, bet es vienkārši neatrodu neko sev tuvu tam. Un man liekas, ka tas ir slimi, kad cilvēki citu diskriminē, bet laikam, ka psiholoģiskā atbilde būtu, kāpēc viņi diskriminē, tāpēc, ka viņi īsti paši nejūtās labi savā ādā. Un ja visi tik tiešām nomestu savas maskas, savus statusus, savas superkrutās drēbes, savus krutos vecāku amatus, patiesībā mums vajag vienu to pašu. Mēs, 99% varbūt planētas iedzīvotāji grib to, lai viņi ir saprasti, viņi grib saprast cits citu, viņi grib būt mīlēti, viņi grib kādu mīlēt. Pa lielām šaibām tas ir piekrīt, ne? Varbūt tibetiešu mūki, viņi ir ārpus kaut kāda tā stāvokļa, ka viņiem, viņi vairs nedomā tajā plāksnē. Bet pa lielām šaibām arī tie, kas tur baigie, tur krutie, es esmu redzējis tādus, krutos džekus, un es esmu redzējis viņus Starmešu gaismā, kad viņi ir krutie, un es esmu redzējis viņus tad, kad viņi ir normāli cilvēki. Un paklausīties viņu problēmas, liekas, kad viņi vienkārši to savu baigo bravūru kompensē savu to, ka viņos iekšā ir ļoti bailīgs cilvēks iekšā. Un tam aranžējumam ir jābūt, kā dramaturģija, nevis vienkārši, essential ritms vai vienkārši nenormāls troksnis uz gičām un es uztaisīju dziesmu. Es vienkārši tādu žanru nesaprotu, varbūt, tāpēc es tā asi nežēlīgi izsakos. Bet tas aranžējums ir domāts vairāk kā viņam jābūt pārdomātam, ka viņam ir jābūt, ka džeki ir, iestrādājuši. Ja gadījumā nav iedvesmu, tad var
pavērst to, tādā globālā plānā, kad iespējams, ka ar šo dziesmu, un kāds cilvēks izdzirdēs, piemēram, tāds outsideris kā es, izdzirdēs šādu dziesmu, 8 gadus atpakaļ, varbūt, ka tas izglābs, ļoti ietekmēs viņa tālāko dzīvi. Viņš noklausīs to dziesmu, tas viņam būs vadmotīvs dzīvē, ka viņš vispār celsies un gulsies to dziesmu, ja tā dziesma viņam liek justies foršam, celt pašapziņu un tā tālāk. Un, ko es arī bieži vien arī izmantoju tādu piemēru, es saku, nodziedi vai izpildi to dziesmu tā, ka tev vairs nebūs, kad šitā pēdējā reize, ka tu vari pateikt kaut ko cilvēkam, kaut ko ļoti svarīgi. Un ja temats ir drosme draudzēties, tad, ja par diskrimināciju, par cilvēku neiecietību, jo man ir, jau grēdam tāds dziesmas tieši par šo tēmu. Un es katru dziesmu rakstu kā, es diemžēl nevaru tā baigi sevi nostimulēt, ka es viņu rakstu kā pirmo, bet es viņu rakstu kā pēdējo. Jo, ja man pārbrauc traktors rīt pāri, es gribu atstāt, lai tā dziesma, lai cilvēki varbūt atrod sabrudzītu lapiņu, man bikšu kabatā un zinu, tas džeks, tā viņš gribēja kaut ko izmainīt pasaulē, uz labu. Un varbūt, ka jūs taisat to konkursu dziesmu, tas ir jūsu moments, kad jūs varat pavēstīt pasaulē kaut ko būtisku, un varbūt pasaule, attapsies un sāks domāt citā virzienā. Protams, kad, visiem ir skaidrs, right. Varbūt, jo ir bijuši tādi, trakie cilvēki, kas arī viņiem ir bijusi tikai ideja. Viņam likās, bet viņi ir tie, kas izmainījuši ir pasauli. Tam visam kopā ir vienkārši nenormāli jātic, tam, ka tas, ko šajā gadījumā jūs darat, jums jātic uz visiem 100, katram vārdam, katrai zilbei. Jo jūs nodziedāsiet tur, ir svarīgi visiem draudzēties, ir svarīgi visiem, tā, normāli visu zuru. Ja jūs tādā pofigā, tā dzerot tēvi, lūkojot nagus, tādā pofigā visu to pasniedz, ja jūs ticat līdz asinīm, ar katru šūnu, jūs ticat tam, ko jūs dziedat vai darat, un jums nebūtu jābūt visizcilākajiem dziedātājiem, aranžētājiem, tur buņģieriem, ģitāristiem, ir pierādījies, ka nevisai izcili mūziķi vai nevisai lielas balsis, viņi kļūst par to, kas viņi... Madonna dzied briesmīgi. Madonna ir smadzenes, un Madonna ir spīts, un, tā, ka viņi zina, ko viņi grib, un viņi tic tam, ko viņi dara. Un, starp citu, viņi ir arī ļoti maza auguma, un bērnībā tikus ļoti, apbežot par to. Tā, kad redz, kas iznāk beigās no cilvēku.